Tā labi, Ānci, vēl no opcijām, ko var dabūt, ja viņu sūta pieņemsim, kas viņam nāk? No tādām lielajām lietām, ko mēs varam dabūt, ka ja šeit ir tikai, ka mums ir priekšstilts velkošais, tad mēs varam dabūt arī 4x4. Aizmuguri. Ka šiem kombainiem ir, ja paskaties kāda apstākļa tagad, iespējams tas arī šogad pat noderētu. Nu jā, pie šitiem apstākļiem uz lauka, kad stāv ūdens, tas jā. Jā. Ar riepu platumus nevar Riepu platums gan mēs varam dabūt tikai šaurākas, šīs ir platākās. 800, bet jā, šīs ir šīs iet riepas, kurām mēs arī varam mainīt un mainīt spiedienus un spēlēties ar riepu spiedienu. Tā kā viņam rakstās no cik 3,5 bāri tas maksimums. Tas ir maksimālais spiediens uz burtu. Bet jā. Tādā ziņā, jā, šīs tās IF 800 riepas, kas īstenībā ļoti jau sāk palikt populāras. Šajā gadījumā esam izvēlējušies arī, ka tās ir Trelleborg riepas. Tā arī ir bijusi izvēle. Bet ja no tādām lietām, ko mēs varētu paņemt vēl klāt, tad mēs varētu pievienot vēl vienu kameru, jo šajā gadījumā bija tikai viena. Aizmugurē, jā, pie āķa, bet mēs varētu arī izvēlēties. Pie izkraušanas? Pie izkraušanas vai no aizmugurē vēl kā apakaļ skata aizmuguras pārsegā. Un tāpat tās arī kombaini ir iespējams aprīkot ar šo te ražības mērītāju, ka mēs arī pēc tam redzam, kurā vietā no lauka mums cik tonnas ir nākušas klāt un varam veidot daudz vienkāršāk atskaites. Bet pārējais viss arī šajā gadījumā šeit ir izmantots. Tā kā kombains tiešām ir ļoti, ļoti labā komplektācijā. Labi sevi parādījis. Nu jā. Garantija 3 gadi. Garantija 3 gadi, 750 motorstundas, tā kā to fens no rūpnīcas arī visiem klientiem garantē. Tā nav kaut kāda mūsu izdomātā.